Budka vrišķihā, jā, tātad skorpiona zīmē, kas priekš budkas ir ļoti nelabvēlīga. Un, teiksim, šie cilvēki, kam ir tāda kombinācija, tad attiecīgi pēc dabas viņi ir ļoti kritiski, kategoriski, jā. Un, teiksim tā, šiem cilvēkiem ir ļoti grūti sadzīvot un dzīvot kopā. Un parasti šiem cilvēkiem dzīves laikā tiek dota iespēja, un viņi arī, teiksim, meklē garīgu attīstību, jā, var būt ļoti drošsirdīgi pēc dabas. Klasiskie teksti parasti arī saka, ka šie cilvēki parasti ir neliela auguma, varbūt mazliet ieveidoti, veidojuši mati. Un šiem cilvēkiem var arī būt dzīves laikā problēmas tieši ar dzimumu orgānu slimībām. Ja? Un brīžiem šie cilvēki var būt ļoti egoistiski pēc dabas un var būt diezgan naidīgi noskaņoti pret citiem. Teiksim, viņiem ir grūti pieņemt to, ko citi cilvēki, teiksim, pasaka taisnību acīs, viņi tā kā, ne īpaši vienmēr pieņem to, kas viņiem tā kā tiek teikts.